lai te tādu pasaka, nu, redziet, mūsu liktenis ir tāds diezgan jokains. Man, tu piedalies bērēs, ja tu piedalies jautrus pasākumus. Man tas liktenis ir traģisks, jo man jāuzstājas. Man ir bijuši visādi dziedātāji. Aktieri. Kā, nu, kurš? Viens nodzērās, viens. Bet, maestro, labāk ir neiestāties laikā, nekā nodzērties, man liekas, tomēr, ne? Nē, es nezinu. Man ir te jāskan un jāvaida. Es negribu, jūs jau redzēt, nu, viņš te... Viņam ir pietiek pateikt 2-3 vārdu, viņš sabojā visu programmu. Nu, nezinu, te jau jāsaka, man kaut kā bišķi iepilst. Man mēģināja paraudīt, jūs nezināt, ko tas viņam var beigties. Es nezinu, dabīgi kādu medāli. Lai gan manam viņu kopā vajadzēja, nu, pastāst tālāk. Nu jā, bet mēs bijām tur, kā saka, mēs bijām pilī, aizgājuši pilī. Un pie tā prezidenta ar dodomu, ka viņu vajadzētu uztaisīt kādu numuru, bet nu tu jau nevari to rīt, viņš te kādas muļķības nesaka, vienīgais viņš kolosāli stāv. Un ļoti dedzīgas runas saka, īpaši es atceros pirms Jāņiem. Izbalējieties, iztausieties un pēc tam turpinām darbu. Tā ir ļoti iedvesmojoši, bet tā nav pilnīgi tā kā Jāņu ugunskurs. Kad mēs ejam ārā no pils, tad mēs parasti dziedam to upē naktī pīlēns kliedz. Zināt, jā? Upē naktī pīlēns kliedz, un tu arī neviens. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir daudz, un varbūt par maz ir